Kā tu domā, kur es atrodos pēc šitā te skata, kas te priekšā ir? Es atrodos kādā ostā vai vienkāršā lauka gaterī? Protams, ka es atrodos parastā lauka gaterīs. Tā atved mietiņas, krauj ārā. Paskaties, kas pa čupu te ir sakrājusies. Tas prikals viņiem tāds, ka viņi tur tajā šķūnī viņi virpo mietiņus. Arī, ko tur var redzēt, tur ir gatavā produkcija. Viņš šitāds te tur ved iekšā, tad virpo viņas apaļas taisnes. Un to, ko novirpo nost, to viņi te pūš ārā. Un šitā čupa, es nezinu, tā kā 2, 3, 4 gadu laikā, cik ilgi viņi te ir sakrājusies. Es skatos, viņi tur liek to trūburi, kas tur ir. Viņa no sākuma tur bija turpatās, tā čupa bija, tad jau likās liela. Un viņi tik pūš un tik stiķē klāt nākamās trūks un tik pūš tālāk. Bet paskaties, jau ko tagad te sataisījuši, te jau ir vairāk nekā vienā otrā ostā, es domāju. Un viņi ķipa šito te to, pēc kādu laiku viņi pārdod un tad brauc šķeldvedēji un ved uz ostu. Es nezinu, kurš viņi pērk vai, kā viņiem tur tas bizness un es arī jāpaprasa, kam viņi īsti pieder, vai šitie te vai tiem standiniekiem viņi tad pieder, vai kā viņiem te tas. Bet te jau, iedomājies, ja tā, kas tā šķelda, mizas, kas viņi skaitās. Ja tas materiāls aizdegās. Un, ostās jau viņi arī aizdegās tās čupas. Visbiežāk ziemā, tad, kad uzsniegs sniegs virsū, siltums vairāk netiek ārā. Un tad viņš tur iekšā sāk, tas siltums sakrājās, un tad viņi sāk gruzdēt. Un, ostā tur ir traktori, un tur jau ātri vien viņi tad izrok ārā, nodzēš viņu. Kā viņš šita noslāpēs, ja viņš aizdegsies? Jau, pazies, tur ir kokos, krūmos iekšā. Tā čupa ir augstāk nekā tas šķūņa gals. Te jau, kamēr kāds traktors atbrauks, kas viņi te var izārdīt vai kaut ko te jau, es nezinu. Labs prikals, ne? Te ir, čupi nepajokam. Sapūsti, ne? Video varbūt tā neizskatās. Es nezinu, salīdzinu. Paskaties, ēkas jumts, kur ir, un čupa, kur augšā aiziet.